bet hokeja virslīgas spēles starp hokeja klubu Mogo RSU un Zemgale LBTU. Vičevskis. Sako šeit piespēle un paliek Ripa Mogo komandai metiens garām vārtiem šeit met. Redz priekš Jelgavnieki. Izdodas, kad nostāties vēl minūti paliek skaidriskajā vairākumā Zemgales komandai. Un šeit labi iespēja un labi vārtos darbojas Mešsargs un atvaira metienu. Labs moments, jāsaka bīstamākais šajā spēlē, pat jau mums ir otrais periods. Metiens atvaira šeit Mešsargs, viens viņa vārtiem būs. Pagrūstīšanās tur. Un varbūt tagad labs moments Mogo komandiešiem metiens. Un Riper ir vārtos 1-0. Mogo komanda atklāja šīs spēles rezultātu. Lēnām tā ielido vārtos. Nospēlēts 8 minūtes 47 sekundes spēles otrajā periodā. Un te labi iespēja varbūt tagad Zemgalei metiens un atvaira Mešsargs. Labi iespēja šeit bija glābi no vārds un vēl viens metiens un tagad Mešsargs gan ķer. Nu, bīstam divi momenti metieni no Zemgales komandas un varēja izlīdzināt rezultātu Jelgavnieki. Sarkanis. 15 sekundes paliek Mogo skaidriskajā vairākumā. Daugaviņš šeit lādz uz vārdu priekš bija domāts. Nesniedz atrisātu, paliek Ripa Mogo rīcībā. Bērziņš. Bērziņš pats izdara metienu bloķēts. Bērziņš metiens vēl viens pēc tur Daugaviņš jau kritienā izdara. Paliek Ripa Mogo rīcībā un ir izturēts skaidriskais mazākums. Un te labi iespēja tagad no vārdu priekš Sarkanis metiens garām vārtiem. Metiens bloķēts. Vēl viens metiens, labi spēlē Ozols vārtos atvaira. Izraida ārā Zemgale Ripu. Un šeit labi iespēja un turpinās cīņa. Un Mešsargs glābj savu komandu no vārdu zaudējuma. Labs moments Zemgalei bija šeit izlīdzināt spēles rezultātu. Diezgan aktīvs komandas kapteinis Rihards Mārenis tur vārdu priekšā. Uz riemtienā Mogo Ločmels. Un šeit no vārdu priekš vārti 2-0. Mogo panāk šajā spēlē. Ļoti parocīgi šeit atlec vārdu priekšā Ripa. Un gūst vārdus otros Mogo šajā spēlē un panāk 2-0. Šeit labi pielikt Ripa vārdu priekšā. Daugaviņš. Meija šeit no vārdu priekšas. Atvaira Ozols. Bērziņš. Ir izmanturēts skaidriskais mazākums Zemgales komandai. Un vēl viens šeit metiens Ozols atvaira. Gins Meijā izdarīja šeit metienu. Norādīja diezgan astru tiesnesis uz norādīju soliņu Zemgales komandai. Kad turpinās spēle formātā 5-5. Un šeit labi iespēja no aizvārds un pēc tam vēl viens moments no vārdu priekšas. Metiens šeit atvairīts. Nu, noslēgusies viena spēle jau šodienā no hokeja skolas Rīga, kurā HS Rīga rezultātu 1-3 piekāpās Elektrēnu Enerģijai. Kamēr to stāst labi iespēja bija šeit Gatim Gricīnskim Zemgales komandā būt pirmos vārdus Jelgavniekiem. Un šeit labi iespēja no vārdu priekšas. Un Ripa ieslīd tukšos vārtos. Lēnām tā ieslīd un Mogo panāk 3-0. Minūte 45 līdz trešā perioda beigām. Mogo ir izdevies gūt trešos vārtus.
Un vai ar to būs gana, lai izcīnītu šodien uzvaru. Redzēsim, vai izdosies gūt kādus vārtus šodien. Šeit metiens. Tukšu vārtu Zemgales komandai ar 6 vīriem spēlē. Šeit kļūdās un vai pats metīs Daugavpils? Daugavpils lēnām ieraida ripu vārtos un panāk 4-0. Kaspars Daugavpils guļ savus 5. vārtus šo sezonu Latvijas hokeja čempionātā. Labi nospēlē Daugavpils, nolasīja šo piespēli un skan sirēna, kas vēsta, kad Mogo tiek pie ļoti svarīgas uzvaras un jāsaka pārliecinoši pret tiešiem konkurentiem. Zemgales komanda rezultātu 4-0 šodien šeit no Mogo Ledus halles.